Sarunājos ar Mārtiņu Priedolu, dezinformācijas un informācijas uztveres pētnieku Latvijas Universitātē. Runāsim par domāšanu un par to, kā mēs uztveram informāciju. Sveiks, Mārtiņ! Sveiki! Gribētu sākt ar jautājumu par pirmo iespaidu. Saka, cik tas ir svarīgs un cik tam ir liela loma tajā, kā mēs kādu informāciju varbūt pēc tam vēlāk uztveram? Varbūt, ka varētu mazliet pārfrāzēt, nevis par pirmo iespaidu tieši, bet ja mēs runājam par tādām pirmajām attieksmēm vai pārliecībām, kas valda mūsu prātos, un arī varētu teikt, ka šī primārā informācija var atstāt lielu iespaidu, bet ne tik lielu kā tāda iluzora patiesība, kas valda apkārt. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tieši informācija, kas tiek atkārtota, biežāk šķitīs mums kā patiesāka nekā tā, ko mēs dzirdēsim varbūt vienreiz vai vēlāk vai tam līdzīgi. Bet galvenais aspekts, kuru vēlētos uzsvērt, ir nevis šis pirmais iespējas, bet tieši mūsu pašu pārliecības, kas valda par to, kā mēs uztveram informāciju, kas nāk mums pretim. Mūsdienās, kad apkārt ir daudz dezinformācijas, ļoti daudzi cilvēki saskarās ar tā saucamo kognitīvo disonanci, kad viņi paši nonāk pretrunās ar sevi. Vai taisnība, ka patiesībai mūsdienās vairs nav tik noteicoša nozīme? Kā tu pats teici kādā intervijā, patiesībai nav nozīmes, nozīme ir pozīcijai. Uz šādu tēzi mums liek vai vedina domāt daži tādi politiķi, kas ir mūsdienās izcēlušies ar to, kā viņi operē ar informāciju. Un, šķiet, ka Latvijā lielākoties šiem politiķiem visai negatīva slava, kā piemēram Donalds Trumps vai tas pats Vladimirs Putins, kur mēs esam novērojuši to, ka viņi mēdz vienkārši teikt visu pēc kārtas un skatīties, kas auditorijai patiks. Tā ir patiesība, ka cilvēki piedzīvo šo kognitīvo disonanci, tajā mirklī, ka viņi saskarās ar kādu informāciju, kas nav saskaņā ar viņu pārliecībām. Un, tas ir viens arī no iemesliem, kādēļ ir tik grūti pieņemt tādu informāciju, kas nav saskaņā ar pārliecībām. Puspatiesību vai pārliecību gadījumā vai pozīciju cīņu gadījumā tas nozīmētu, ka pat, ja kāds nāk ar faktiski korektu, labi argumentētu informāciju, bet šī informācija būs pret mūsu pārliecībām, pret mūsu definēto pozīciju, tad to pieņemt ir ne tikai prāta vai saprāta jautājums, bet arī tādu mūsu automātisko reakciju jautājums. Un tādējādi tas nodara lielā mērā pāri tam, vai mēs spējam informāciju vispār tā pamatīgi, varētu teikt kritiski, lai gan man arī ir savi iebildumi pret šī termina izmantošanu, izvērtēt. Bet ja mēs esam labi izglītoti un arī saprotam šo te kritiskās domāšanas jēdzienu, vai tad mēs nespējam kaut kādā veidā tomēr arī pieņemt citus viedokļus, kas ir pretrunā ar mūsu domām? Es ļoti ceru, ka mēs varam, bet tas, ko var redzēt pēc pētījuma datiem, tad pirmkārt jau šī kritiskā domāšana un kritiskās domāšanas jēdziens tiek interpretēts dažādi. Un bieži vien tas, ko cilvēki saprot ar šo jēdzienu, ir kritiski atspēkot kaut kādu informāciju. Un bieži vien tas noved pie tā, ka mēs to darām, mēs spriežam ļoti loģiski, racionāli, analītiski, bet tā problēma ir, ka tas tiek pielietots ļoti selektīvi. Tā ir mirklī, kad kāds mums saka kaut ko, kas mums ir pa spalvai, viss kārtībā, mēs to pieņemam, nepārdomājam, vai tas, ko ir teicis, ir labi argumentēts vai balstīts faktos. Un tad, kad kāds saka kaut ko, kas mums netīk, vai kas ir pretrunā mūsu pārliecībām vai attieksmēm, tad mēs piedarbinām visu, kas mums ir mūsu arsenālā,
izšķidājam visus faktus, argumentus, vai tā ir, vai mēs to dzīvē novērojam, vai citi gadījumā nav pretstatā, vai nav kādi argumenti, kas ir pret šo viedokli. Bet, diemžēl, jā, tā lielākā problēma, ka ja mēs tā vispārīgi vai īstenībā padziļināt domāt par kritisko domāšanu, viens būtisks aspekts kritiskai domāšanai būtu šo kritēriju pielietošana, metakognīcija neselektīvā veidā. Savukārt tas, ko mēs redzam sabiedrībā, un diemžēl arī savos pētījumos, ko es redzu, ka valda tāds motivēts skeptisms. Tātad mēs šīs prasmes pielietojam, bet tikai tad, kad mums tas ir ērti. Un diemžēl, ja mēs domājam tādā plašākā sabiedrības kontekstā, līdz ar to arī tas nozīmē, ka ja vienā mirklī es domāju kritiski un nosacīti pareizi kaut kādā situatīvā izpratnē, tas nebūtu nenozīmē, ka es spēšu kritiski domāt arī par kādu citu jautājumu, kad nāks varbūt cita veida informācija. Vai ir kāds triks, kā varbūt likt sev šādi domāt, varbūt pareizāk vai objektīvāk, ja tā varētu teikt? Viens no trikiem, ko diezgan plaši iesaka, ir domāt lēnāk, nepieņemt sasteigtus lēmumus un akli neuzticēties. Jo viena no tādām klasiskām problēmām, kas ir tas, ka mēs diezgan bieži paļaujamies uz tādiem intuitīviem spriedumiem, kas mums nāk ļoti viegli, ātri, patīkami. Mums nav jāiedziļinās, jo nav nekas riebīgāks, ja var tā teikt, kā domāt. Tas patērē enerģiju, tas patērē laiku. Priekš kam to darīt, ja mums jau ir skaidrs viss, mēs jau zinām, kāda ir patiesība, kas īstenībā notiek pasaulē un tam līdzīgi. Līdz ar to viens no tādiem punktiem, tādiem lieliem punktiem, ko mēs varētu teikt un arī ieteikt, ir domāt lēnāk un domāt vienādi savā veidā. Ja mēs spējam tā ļoti kritiski pieiet savu oponentu paustajam vai informācijai, kurai mēs negribam piekrist, tad tādā pašā veidā vajadzētu censties analizēt arī informāciju, kurai mēs piekrītam vai kas mums ir tādu pārliecību atbalstoša. Un vēl viena nianse, kas arī diezgan bieži paslīd garām, ir, ka tādā plašākā kontekstā tiek uzsvērts, ka mums ir jāatpazīst vai šīs viltus vai maldinoša informācija, kas nebūtu nevienmēr mēs varam pateikt, ka ir dezinformācija. Bet netiek uzsvērts, cik ļoti būtiski ir arī uztvert un pieņemt informāciju, kas ir faktos balstīta, labi argumentēta un patiesa, bet nesaskana mūsu pārliecību. Un šķiet, tas ir tāda viena nianse, kur noteikti ir katrs no mums, mani tai skaitā un jebkuru arī pētnieku, par pētniekiem domājot, ko vajadzētu motivēt un veicināt. Esmu dzirdējis, ka dažkārt šis pretējais viedoklis var pat izraisīt fiziskas sāpes. Nevien tādas, kā lai saka, grūtības galvā, bet patiešām arī fiziskas sāpes. Vai tā ir taisnība un arī ar ko tas ir saistīts? Ar mūsu emocijām, ar mūsu varbūt to ātrumu un vēlēšanos visu ātri un to līt vai ar ko? Ar tām fiziskajām sāpēm varbūt es esmu mazliet pārspīlējis, ka tas nav gluži tā kā naža dūriens sirdī vai prātā, bet kognitīvās disonances fenomens tiek asociēts ar tādu diskomfortu par to, ka mēs kaut kādā brīdī, piemēram, rīkojamies pretstatā tā, kā mūsu pārliecība saka. Un lielākoties cilvēki uzskata, gribētos tā domāt, ka es kā cilvēks esmu labs. Es esmu labs cilvēks, es esmu pieņēmis labus lēmumus, un manas pārliecības un attieksmes līdz ar to arī ir labas. Un ja pienāk mirklis, kad es daru kaut ko pretēji tam, piemēram, es pieņemu informāciju, kas apgāž manas pārliecības. Pirmā sajūta ir diskomforts, un šeit iezaktos tā fiziskā daļa. Un šis diskomforts var pieaugt, ja mums ir kvēlas pārliecības. Šeit iepinās šī emocionālā daļa, kas mūs nosver par labu intuitīvai spriešanai,
nevis tādai izsvērtai, racionālai, analītiskai. Un, lai izvairītos no šīm nosacīti sāpēm vai liekā enerģijas patēriņa, kas būtu vajadzīgs, lai mēs uztvertu jaunu informāciju, analizētu, saprastu, vai tas ir kas ticams, un nedod Dievs pieņemtu, ka es esmu kļūdījies, tas prasa ļoti, ļoti daudz enerģijas. Tādēļ arī, ja mēs redzam, tad diezgan maz mēs diskutējam par to, kādā krāsā vajadzētu būt sālim, ko kaisu uz ielas, jo tas ir mazbūtisks un mums nerada kaut kādu veidu tādas spēcīgas emocijas. Bet, kad mēs nonākam pie jautājumiem, kas sabiedrībā ir iesakņojušies jau ilgstoši un raisa visai spilgtas emocijas, tad arī šīs pārliecības šķiet tādas ļoti, ļoti stabilas un gandrīz vai neapgāžamas. Saki, vai no šīm domāšanas kļūdām mēs varam izvairīties, varbūt pamainot to leņķi un varbūt dažkārt nosaucot lietas savādākos vārdos, varbūt radot jaunas idejas, jaunas konceptus, vai tas varētu būt kaut kas, ko komunikātori var izmantot, lai varbūt šīs te lietas, kam cilvēki nepiekrīt, padarītu tādas saprotamākas un pieņemamākas? Es nezinu, vai vajadzētu saukt lietas citos vārdos, jo komunicējot, piemēram, ja mēs vēlamies pārliecināt sabiedrību par viņiem veselīgiem paradumiem, piemēram, ja, tam līdzīgi mums nav jāmēģina teikt, ka mēs to nebalstam, piemēram, zinātnes atklājumos, jo cilvēki mēdz uzskatīt, ka nevajag tagad. Mūsdienās ir ļoti liels skeptisms arī pret zinātni. Bet ko vajadzētu iespējams pamainīt, ir tas veids, kā mēs pasniedzam šo informāciju. Un viena no lietām, kas ir arī izteikti cilvēkiem, es pieņemu arī, ka to es sevī novērojis, varbūt vai citos, nevajag pārliecināt ar loģiku. Nevajag teikt, padomā loģiski, vai beidzot sāc domāt, vai tu tici šīm muļķībām. Tas nostrādā gluži pretēji. Cilvēks nevis ir gatavs uzņemt šo informāciju vai pat mēģināt apdomāt, vai tas neiedarētos arī viņa informācijas konstruktā, bet tas nostrādā kā barjera. Un tas, ko vajadzētu primāri darīt, ja mēs vēlamies runāt ar kādu cilvēku vai mudināt viņu uz kādu rīcību vai mainīt pārliecību kādā jautājumā, mums vajadzētu izprast šo cilvēku, mums vajadzētu ieklausīties no sākuma, gan individuāli, gan varbūt kādas grupas kontekstā vai lielākas sabiedrības daļas kontekstā, un izprast, kas ir tas, kas viņus satrauc, kā mēs varbūt caur viņu pārliecībām, viņu vērtībām spējam šo pašu jautājumu atspoguļot viņiem pieņemamā gaismā. Drīzāk uzdodot jautājumus, varbūt viņiem. Drīzāk uzdodot jautājumus, saprotot viņu motivāciju noturēt esošo pārliecību un saprotot, vai mēs spējam piedāvāt gana labu alternatīvu. Ko darīt, lai mēs kā sabiedrība nepieļautu kādas liktenīgas kļūdas šo te domāšanas īsceļu dēļ? Un varbūt arī tev ir kādi praktiski ieteikumi komunikācijas praktiķiem. Ko varbūt darīt labāk, lai kvalitatīvu žurnālistiku, kvalitatīvu informāciju sabiedrība pieņemtu labāk? Viens svarīgs aspekts ir nevienkāršot lietas, un nevienkāršot arī tādā ziņā, ka nemeklēt vienkāršas atbildes, kā lietas darīt labāk. Sarežģītas lietas vienkāršot nav iespējams. Tieši tādēļ viņas ir sarežģītas. Un tā skaitā tas attiecās arī, piemēram, uz mediju pratību vai informācijas uztveri tādā sabiedrības kontekstā. Jautājums ir, par ko mēs mēģinām pārliecināt cilvēkus. Vai mēs viņiem mēģinām pārliecināt, ka jums jātic mums, jo mēs zinām patiesību? Piemēram, ticiet tikai sabiedriskajiem mēdījiem vai tiem mēdījiem, kas ir no mūsu puses teikti kā drošticami. Ja tā, mums ir lielisks piemērs, kur tas veiksmīgi strādā. Mazliet uz austrumiem. Tur visi tic tikai tam, ko pāris mēdīji saka.
Visi varbūt ir pārspīlējums, bet tā tas ir. Ja mēs vēlamies cilvēkiem uzsvērt to, ka viņiem ir brīva izvēle, bet šī brīvā izvēle nāk ar atbildību, ka nevajag varbūt akli vai virspusēji uztvert informāciju, ja vienkārši kāds saka to, kas tev patīk. Tad mums ir jāpiestrādā pie citām lietām. Mums ir jāmudina cilvēkus kvalitatīvās diskusijās ieklausīties un novērtēt to, ka mūsu pretinieki saka patiesību, spēj viņu pamatot, un mums vajadzētu arī spēt viņu pieņemt. No tādas mēdīju perspektīvas, manuprāt, vajadzētu atturēties no vispārināšanas arī sabiedrības uzrunāšanā. Tādas vispārīgas frāzes kā domā kritiski, netici viltu ziņām, neizplati viltu ziņas. Viņas īstenībā mudina šos motivēto skeptismu, jeb šo ziņot vai neusticēties kam tādam, kas ir pretrunā manai pārliecībai. Nevis domāt kritiski, nevis domāt analītiski, nevis mudina sabiedrību attīstīties tādā pozitīvā virzienā. Jo, lai to izdarītu, ir jābūt daudz niansētākai pieejai, daudz specifiskāk ir jāuzsver šo prasmju izmantošana katrā dzīves situācijā, nevis tad, kad katram tas patīk. Paldies, Mārtiņ, par sarunu, un paldies arī Valmieras pārstāvniecībai Rīgā par laipno uzņemšanu.